Solvita šodien, tā skaitā, pieminēja tādus vārdus kā IT drošība, kiberdrošība, bet mūsu stāsts šodien būs par vienu no vērtībām, par vēlu mācīties uz zinātkāri. Un tas ir stāsts par Baltijas Datoru akadēmiju. Vai šodien, tā kā es esmu Dace, man kolēģi Dace, tad var arī teikt daļai no Baltijas Datoru akadēmijas. Un jā, tad es esmu tā, kura ikdienā atbild gan par pārdošanas sadaļu. Mums ir mazliet tālāk pastāstījuši par to, ko mēs visu ikdienā darām, bet jā, gan par tātad jaunu kursu ievietošanu katalogā, gan par to kursu pārdošanu, jaunu virzienu domāšanu. Un jā, arī kiberdrošība, IT drošība, sistēmas testēšana un daudz citi vārdi ir mūsu ikdiena. Bet mana ikdiena tā pirms dažiem gadiem noteikti nebija. Un tas būs vēlāk manā pieredzes stāstā. Arī man līdzīgi kā Dace, tieši tāpat, jā. Tātad, kas ir Baltijas Datoru akadēmija? Latvijā strādājam gandrīz 30 gadus. Gribēju jautāt, vai esat dzirdējuši par Baltijas Datoru akadēmiju? Jā, liels prieks. Ir mācījies no jums Baltijas Datoru. Ir mācījies. Ļoti priecājos, jā, to redzēt un dzirdēt. Tātad mūsu pulkā ir vairāk kā 150 pasniedzēji. Tas ir liels darbs ikdienai, kolēģei Anitai, kas šo te visu kompetenci uztur un meklē tā skaitā jaunus pasniedzējus dažādākās jomās. Mēs šobrīd ļoti strādājam pie mākslīgā intelekta kursu izveides un nodrošināšanas, tā ka tas ir arī aktuāls topiks arī mums. Un tāpat mūsu katalogā ir vairāk kā 200 kursi, kurus piedāvājam saviem klientiem. Klienti mums pārsvarā ir uzņēmumi darbinieki, kuri tātad sūta pie mums attīstīt kādu no kompetencēm. Un tāpat tās arī arvien vairāk ir privātpersonas, kas nāk mācīties pie mums. Tā vēsturiski vienkārši ir bijis, bet šobrīd pēdējā gada, 2 laikā mēs ļoti aktīvi arī ejam privāt pie teiksim tā. Šādi gan uzņēmumi, gan privāti, jā. Un pielāgotas arī apmācības gan vieniem, gan otriem. Arī ne tikai IT jomas apmācības, bet arī pēdējā laikā ļoti pieprasīts no klientiem ir cilvēcības māksla, personiskās attīstības. Un savukārt tad vairāk mazliet par Baltijas Datoru akadēmiju. Mums sadalās, mūsu biznesa sadalās 2 daļās. Viena daļa nes šie te atvērtie kursi vai slēgtie kursi. Otra daļa ir, mēs piedalāmies valsts un arī Latvijas un starptautiskajos projektos. Varbūt droši vien esat dzirdējuši par tādu projektu kā mācības pieaugušajiem. Paceļ roku, kurš ir izmantojis kādu no 9 kārtām. Daudz, jā. Es ar tā skaitā 2 reizes. Un tāpat šobrīd aktīvi strādājam pie mūsdienu prasības, pie e-kursu izstrādes. Ļoti intensīvi arī uzņēmumi izmanto šo te mācīšanās veidu, un mēs izstrādājam pielāgotus e-kursus. Un tāpat tās ir arī kompetenci pārvaldības pakalpojums, un kas ir visinteresantākais, pēdējo gadu laikā mūsu klienti ļoti jautā pēc personīgās attīstības mācībām, ļoti praktiskām mācībām. Un mēs esam izveidojuši programmu, mazliet arī pieskaršos tajā programmai, bet doma ir tāda, ka mācās ne tikai digitālās kompetences, bet ļoti prasa arī tādu kā komunikācijas prasmes, atgriezeniskās saites mācības vai tādu apzinātību vairāk vai līderismu tādas mācības. Tas ir ļoti interesanti. Mēs ar lielāko prieku arī ejam šajā virzienā. Un jā, tātad kopā ar brīnišķīgiem treneriem esam izveidojuši cilvēcības mākslas programmu, tā ir unikāla programma, un tur ir 5 moduļi. Un tad katrā tātad mazliet vienkārši pieskaršos gan par mācību, gan komunikāciju, gan komandas darbu, gan efektīvu laiku pārvaldīšanu, tā skaitā līderību, un pēdējais modulis ir par emocionālo inteliģenci. Un šos visus moduļus var gan kopā mācīties, gan atsevišķi ir mums arī ieplānot atvērtie kursi, kur var jebkurš interesants pievienoties šādām mācībām un attīstīt savu tādu apzinātību. Tas ir, man liekas, lielākais tāds iegūms no šīm mācībām. Tiešām silti aicinu un izmanto šādu iespēju. Un tad nākošais interesantais slaids.
ir par tendencēm. Šis ir gan šī gada tops, jāsaka arī pagājušā gada tops. Viņš nav mainījies. Un biznesa analīze, datu analīze nemainīgi ir pirmajā vietā. Tātad mūsu kursos ir arī procesa un sistēma pārvaldība. ITUB. Ir konkrēti jau kādi kursi un virzieni, kas kā mūsu katalogā ir, bet tas virziens ir tāds. Un tad savukārt projektu vadības ļoti intensīvi mācās un IT drošību. Kas ir interesanti, mēs arī izpētījām Udemy tendences, visas pasaules tendences un iet roku rokā šāds, kad arī mācās visā pasaulē, top 5 vai arī to paplašinātā, šādi mācās visā pasaulē. Un tad ir mazliet tāds interesants slaids par mūsu klientiem, ar ko tad mēs ikdienā strādājam. Un apakšā ir tūkstošiem cilvēku, kas izvēlas BDA, kas nāk un mācīties katru vai nu gadu vai ik pēc pārgadu, bet nāk vai katru ļoti bieži. Kāds arī, man liekas, kad, ja papētījusi esmu tuvu 20 kursiem, kāds no studentiem pēdējo gadu laikā nāk un mācīties. Un, jā, Dace, kā ir, Dace ir klientu vadītāja, viņa vasarā pievienojas mūsu Baltijas Datoru akadēmijai, un es gribēju jautāt klientu vadītāju, kur ikdienā strādā. Viņai bija ļoti izaicinoši tas, ka viņa sāka strādāt, un viņai nebija portfeļa, savu klientu portfeļu, viņai bija jāiet tirgu, tā teikt, no jauna, jāpiesaista uzņēmumi, kuri nāk mācīties digitālās kompetences, un par savu tādu saistību ar Rīga Tegelu pastāstīs, bet kā ir no tavas ikdienas šobrīd? Vai klienti zina, kas ir Baltijas Datoru akadēmija, un kāda ir tās? Šobrīd ir tā, ka cik jau es izgāju augsto zvanu fāzi, kas bija noteikti satraucoša un tāda bailīga man, jo tā bija jauna pieredze. Tad šobrīd, kad jau ir sanākušas sarunas ar klientiem un sanācis vairāk satiņu klātienē, jau ir pavisam citādāk tā saruna, citādāk plāni un ir jau arī tādi, kas jau ir izmācījušies, un tad ir atgriezniskā saite. Un daži starp tiem komentāriem no klientiem ir arī starp šiem. Visādā ziņā pieredzes ir ļoti dažādas, kas ir ļoti normāli, jo katram ir kaut kāda sava vajadzība, un vai nu viņš šo vajadzību pie mums tā kā iegūst, apmierina vai arī ne, vai arī vienkārši pēc laika izdomā kaut ko citu. Tā kā ļoti dažādi, kas ir ļoti normāli. Un tad savukārt mazliet par personīgiem pieredzes stāstiem par Baltijas Datoru akadēmiju, Rīga Tegelu, un varbūt sveicināt Daci, pateic lūdzu pirmā. Jā, šeit varu pateikt, šis ir tas brīdis, kad ļoti labprāt gribētu pateikt paldies Rīga Tegels, jo pavasarī, kad es biju tādā pārmaiņu noskaņojumā, pilnīgi nejauši uzdūros Instagramā, piesakojos mediķu programmai cilvēcīgi par tehnoloģijām un guvu ļoti daudz tādu noderīgu informāciju, bet pats svarīgākā bija tāda iedvesma, ka pamēģināt kaut ko jaunu, kas ir IT joma. Man līdzīgi tā kā daudziem citiem cilvēkiem bija mazliet aizspriedumi, ka tas ir kaut kas tāds, kas nepriekš manis, kaut kas svešs, bet cilvēcīgi par tehnoloģijām mani pārliecināja, ka ir vērts ieskatīties darbu sludinājumos un pamēģināt, kāpēc ne, un vēl jau vairāk tas, kas esmu no reģiona, ka es neesmu no Rīgas, un tas, ka tomēr jau arī, zināms, spriedums sāk veidoties, arī gadsimā, un tad es izdomāju, kāpēc nepamēģināt kaut ko pamainīt, tā kā krasi pamainīt, un tā saka, ka sāk tā kā apzināti mērķēt, meklēt šos darba piedāvājumus, un viens no tiem bija arī Baltijas Datoru akadēmija, jo es nekad nebūtu pat iedomājusies tāpat vien skatīties un pieteikties, un es to izdarīju. Izgāju 3 kārtas, man pateica paldies, ka mēs esam atraduši citu meiteni, bet man bija tāda sajūta, ienākot pēdējā reizē šeit, ka es šeit atgriezīšos. Un tā sanāca, ka pēc kāda laika atgriežos arī. Un, jā, pēc mēneša. Un es absolūti nenožēloju nevienu dienu, ko es šeit esmu pavadījusi. Man piekdien beidzās pārbaudas laiks. Man ir absolūti fantastiskas, varētu teikt, mentoris, Dace un Laima, mūsu vadītāji.
kas ir absolūti jaudīgas sievietes, no kurām es iedvesmojos, un es arī Dacei braucot uz šeit, es teicu, ka šo 3 mēnešu laikā es esmu piedzīvojis vairāk kā pēdējos 4 gados iepriekš. Jo jāmācās ir nemitīgi, man bija pilnīgi absolūti kaut kāds tāds šoks no tiem daudziem kursiem, jo man tie kursi arī ir jāiemācās nosaukumi, kuram kas labāk noderētu klientam. Un tas spiež mācīties un pilnveidoties un ļoti daudz prasmes apgūt, kas man nenormāli patīk. Un, piemēram, šodien no rīta es dzīvoju Jēkabpilī, šodien no rīta 4:30 cēlos, braucu ar vilcienu un arī Dacei teicu šodien, ka absolūti nekaitina aizjūgs vilcienu, ārā slapš augsts, tā kā jau vajadzētu sāk kaitināt un tā kā jau lūst, ka tā kā nevajag šito darbu nevajag vai šito braukāšanu nevajag, bet tas nav par to, jo vidējais aritmētiskais, kā es jokoju, ir tas, ka man ārkārtīgi patīk šis posms manā dzīvē. Man ārkārtīgi patīk visi šie izaicinājumi, kas ar mani notiek. Man ārkārtīgi patīk sastaptie cilvēki, vienalga vai tā ir dzelzceļa stacija, vai tas ir mans ofis, vai tas ir saistībā ar uzņēmumiem, kuri pie mums nāk mācīties. Vienmēr sakot, es esmu ļoti pateicīga par šīm iespējām un gribu teikt, ka mans šā brīža noskaņojums, un arī gribētu to nodot jums, ir tāds, ka nebaidieties ne no kā. Vēl jau vairāk, ja jums ir šis te moments, ka tā kā vajadzētu kaut ko jaunu pamēģināt, vienkārši dariet, jo man liekas, ka daudzas veiksmes un neveiksmes ir tieši darbības vārdā darīt. Vai mēs daram vai nedaram. Tik vienkārši un sarežģīti vienlaicīgi tas ir. Tā kā novēlu jums pamēģināt, ja ir šāds aicinājums, vienkārši pamēģināt. Jā, ir uztraukums, bez šaubām, arī sākot šo darbu bija uztraukums, arī šodien ir uztraukums runājot. Bet kā, ja nemēģinās, nekā nebūs? Tāds mans īsais. Paldies! Stāsts ir tāds, ka jūnijā mēs meklējām papildspēkus mūsu komandai, mācību risinājumu nodaļai klientu vadītājiem, mēs meklējām darbinieku. Un Dācis bija viens no kandidātiem. Jā, es zināju, ka dzīvo Jēkabpilī, bet mums darba birojā šobrīd ir 2, 3 vai kad kāds viens nāk, 1 dienu nedēļā to var apvienot, un Dācis teica, tas absolūti viņai tā kā nav šķēršļus. Un es tam ticēju, uzticējos, un man tiešām tas nesatrauc tas braukāšanas faktors. Cita lieta bija, ka viņa absolūti nebija pieredzes ne pārdošanā, ne digitālajā vispār par IT jomām. Viņai nebija pieredzes vispār šī jomā. Ļoti drosmīgi no tavas puses. Bet viņa bija izgājusi Rīga Daļdals šīs te mācības, un es zināju, ko tas nozīmē. Es zināju, kā vismaz, ka to bildi lielo viņa saprot, un viena kompetence, kas man vienkārši un kā aizrāva Dacei, viņai bija liela vēlme visu mācīties. Viņa mācījās, sākot ar floristiku, ka visu laiku tā kā mācās, un tas arī ļoti saskan ar šīm vērtībām, zinātkāru, vēlmi mācīties, un, protams, tas loks ir dažāds, ko var apgūt, bet šo kompetenci es ļoti novērtēju. Jā, mēs priekšroku devām citai kandidātai ar lielu pieredzi IT jomā, bet pēc mēneša mēs pieņemam lēmumu, ka mums vajag vēl papildus darbinieku. Un es uzreiz zvanīju Dacei bez nekāda konkursa. Es teicu, Dace, vai tu nāksi mūsu komandā? Un šo 3 mēnešu laikā nav vispār neviens mirklis, kad es domāju, ka Dace kaut ko nevarētu. Ir bijis visādi. Es esmu lūgusies, lūdzu, ka man dod ziņu, kad ir gājis visādi. Jā, braucot vilcienā, es ļoti grēdīgi izmantoju laiku vilcienā, es braucot kaut ko mācos, klausos, un ir dienas, kad braucu un asaras acīs ir, jo liekas šodien vispār neko nesaprotu. Un tagad laikā nākamajā dienā ir atkal tā, ka čik un notiek, un tad es saprotu, es arī šito varu. Tas iedod nākamajam atkal tādu pašu enerģiju. Paldies. Un man savukārt stāsts saistībā ar Rīga Daļdals bija tāds, ka 2020. gads es pēc bērniņa meklēju atpakaļ darbu, un es biju pārdošanā, man visu laiku bija vēl mācīties. Pārdošanā es biju 11 gadus, es tirgoju gan degvielu korporatīviem klientiem, gan automašīnas korporatīviem klientiem, gan biju pārdošanas vadītāja kosmētikas jomā, profesionālās kosmētikas jomā, un es ieraugot šo
sludinājumu, nodomāju tātad vienīgais, ko es no tā zināju, ka tas ir kaut kas par mācīšanās. Un mācos es visu laiku, arī līdzīgi kā Dacei, visu laiku mācos, un tas ir man viena tāda pamatvērtība. Un jā, un nokļuvu Baltijas Datoru akadēmijā, un tad es sapratu, ka es neko nesaprotu no šiem svešvārdiem. UX, STQB, CISM, vispār, man tad bija tāda panika, ka es saprotu, ka man jārunā, bet es nekā nesaprotu. Un tad, jā, es sāku mācīties Rīgas Tegela kursos, izgāju, tās ievadlekcijas vairāk, un man ļoti palīdzēja. Un es drīz vien sapratu lielu lauku, kurā virzienā ir ar klientiem jārunā. Tā, tas ir mans stāsts tieši par to, un šobrīd vairāk kā gadu vadu nodaļu, un nezinu visus svešvārdus, bet es jūtos droši, ka es zinu, kur pastīties, zinu, ko mācīties, un tā mēs ejam kopā. Piekrīt, jā. Paldies, Rīgas Tegels, par visu šo, ko jūs organizējat un darat, par visu to enerģiju ieguldīto. Jā, sirsnīgs paldies arī man manas puses. Savukārt, ir dažas bildītes no Baltijas Daču akadēmijas, tas ir pēdējais mēnesis burtiski, jā. Mēs esam bijuši dažādākos pasākumos, gan kopā ar tēti braucām reģionu dienās uz Jēkabili, brauksim tēti uz Tēsīm, uz Liepāju, un tad mēs arī bijām HR Week standā, un aktīvi stāstam klientiem gan par digitālajām prasmēm, gan par cilvēcības programmu. Tas ir mūsu dats stāsts. Ja ir kādi jautājumi, varbūt droši uzdodiet. Pēc tam mēs būsim ar jums kopā, ja kāds jautājums kaut ko tiešām interesē, praktiskas lietas ļoti labprāt pastāstīsim. Paldies jums visiem, kas atnākuši un par laiku vēl iztojām.